Vai tu varētu kādreiz iedomāties, kad ar digitālo aktīvu tu varētu turēt arī viskiju? Jo Bovmore laiž klajā pirmo kolekciju, viskija kolekciju, kas būs tokenizēta. Stablecoini tiek laisti ārā, šodien izlaists kārtējais 1 miljards USDT, un Skots Besnets ir pateicis to, ka viņš prognozē to, ka stablecoin tirgus sasniegs 2 triljonus ASV dolāru un kļūs par vienu no galvenajiem ASV treasury pircējiem. Trumps paziņo to, ka Jeroms Powells iznīcinās mājokļu tirgu un inflācijas nekādas nesot, un visas pazīmes norāda to, ka beidzot ir jāsamazina procentu likme. Kā rāda šobrīdējie dati, tad 17. septembrī tā iespējamība ir vairāk 80%, kad procentu likme tiks mazināta. Sophie Technology kļūs par pirmo ASV banku, kas izmantos Lightning Network naudas pārskaitījumiem. Apmeklē mūs www.kriptonumur1.lv.